šīs dziesmas es tiešām šogad nevarēju nekādo. Šo dziesmu Tīna ir dziedājusi 35 gadus no vietas. Katru gadu, katram šī dziesma ir jāiemācās. Bet nākamā ir nākus no Vidzemes pie jūras. Ja Ilze ar putniem būtu jau atbraukusi, tad viņi dzirdētu, ka tāda dziesma mums ir. Man liekas, ka viņa vēl ceļā. Jā, mēs viņai vēlāk atdziedās vēlreiz. Ir arī citas, bet tās visas ir daudz mazākas. Un tagad mēs jums pastāstīsim mazu nostāstu par Pērses upi. Reiz kādai meitiņai nomiris tēvs un māte. Meitenīte katru dienu gājusi uz kādu mežu, kuru saukuši par uguns mežu. Piegājusi pie minētā meža, viņa saukusi. No meža viņai kāds atbildējis, ko tu meiteni kliedz kā neprātā? Bet meitenīte gājusi tālāk, nogājusi kādā ielajā, viņa atsēdusies un sākusi raudāt tik stipri, kā no asrām sākusi tecēt upīte. Viņa tecējusi līču loču līdz Daugavai un ietecējusi Daugavā. Arī vēl tagad to upi nosauks viņas vārdā par Pērsi, jo te meitenītei bijis Pērse vārds. Pērse tek ar 6-klasīgo pamatskolu un ietek pie vecajām pilsdrupām Daugavā. Ja, bet tagad būs kāda koklētāja mīkla. Un koklētāji grib, lai jūs minat, bet skolotāji varbūt, ka apturās. Mēs sāksim spēlēt, jūs domājat, ja kāds zina, ceļ roku. Dabūsim kaut ko kādu. Es ar sauli saderēju. Jā, man ir sauli saderēju, reizē tikti pār zemē. Rā, rā, radinā, radinā, rā, 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 radinā, radinā, rā. Kaut pārējos pandiņus dziedāsim zvejniecībā. Bet kas tev sakāms? Bet visvairāk mums patīk spēlēt dažādas spēles. Te mēs parādīsim jūsu spēli zvejnieks. Jā, sadīsim. Jā, jums jānāk pa vienam no katras kopas. Nu, jūs neskrieniet. Šeit atnāciet no katras kopas, lai mēs ātri varam iemācīties. Skriešus, ātri, 1, 2, 3, 7 minūtes jau pagājušas. Nu, ātri. Aču, baču, čumba, čuši, čūda, riči, aču, būs. Zvejnieks ir. Mums jāiet. Saliekam rokas uz vidam. Skaitām. Visu nakti zvejoju, vienu zivi noķeru. Visu nakti zvejoju, vienu zivi
nota. Paldies visiem, kas skatījās!